Jautājumi vairs nav, vēlreiz dokumentus, bet sakiet, kāpēc tagad tik daudz papīru? Preču zīmes dokuments, strīdu dokuments, certifikāta dokuments. Dokuments. Uz dokumentu. Uz dokumentu, jā. Es vairs nezinu, kāda vēl dokumenti šeit būs. Es domāju, ka šie nav pēdējie dokumenti. Vēl būs tādi, kas tiek gatavoti. Ziniet, tiek būvēta milzīga platforma, un lai šī platforma nākotnē varētu sadarboties ar kādu attīstītāju kompāniju, attīstītājs nepārdos savu nekustamo īpašumu nereģistrētai kompānijai. Tātad būs jāiesniedz vesela kaudze dažādu apliecinošu dokumentu, un tie tagad tiek apkopoti šajā datubāzē. Tas ir viss, ko mēs tagad sākam izpētīt, un fakts, ka superēdiena hipermarkets, ko mēs tagad veidojam un būvējam, tas būs pilnīgi juridiski balts, un katrs cilvēks attiecīgi visu šo informāciju sākotnēji varēs izpētīt pats. Tātad šeit būs daudz dokumentu. Un šis laikam jau tas nav slikti, gadījumā, ja cilvēki vēlas, lai viņiem viss tiktu pierādīts un parādīts. Lūdzu, atveriet papīru, to balto, un iznesiet visu šeit. Tur ir atbildes uz visiem jautājumiem. Un nav nepieciešams fantazēt par to, kas tur var darboties un kas nevar. Ir dokuments, kurā tas viss būs redzams. Cilvēks savā valstī var oficiāli atvērt biroju, parādīt, kā darbojas dokumentācija, un nebaidīties izvietot logotipus. RVA, Bieži daudz partneri atver biroju pēc nedēļas, tad nākamajā to aizver, tad atkal gribam un tā tālāk un tā joprojām. Mēs varam šeit strādāt ilgi, jo visa dokumentācija ir apstiprināta, un, manuprāt, vēl būtu dokumenti par bankām un kartēm. Vēl kaut kādi dokumenti mums tiek gatavoti. Tur arī ir vesela kaudze dokumentāciju. Protams, māja gada. Svetlana jautā, bet jau atbildēja. Informācija par to, kurš ir tavs sponsors, var atrast back officeā sadaļā mārketings. Tur jau var redzēt savu mentoru. Peļņa no finanšu produktiem nāks ne tikai no personīgi piesaistītajiem cilvēkiem, bet arī no tiem, kas sistēmā nonākuši ar pārplūdi. Olga, tas nav fakts. Pirmajos produktos ienākumi nāks no paša produkta darbības. Un attiecīgi, ja jūsu pirmajā līnijā cilvēki izmanto šo finanšu produktu, tad arī jūs saņemsiet ienākumus no viņu ienākumiem. Ja cilvēks pie jums nonācis ar pārplūdi, tad viņam nav personīgas saiknes ar jums, tad vismaz pirmajos finanšu produktos atlīdzības noteikti nebūs. Vēlāk iespējams tāds arī būs. Liels lūgums runātājiem un čatu administratoriem. Lūdzu, publicējiet tikšanos ierakstus nevis kā failus, bet jau augšupielādēts vismaz Telegramā. Cilvēkiem ir neērti pārlūkot atkarībā no pakalpojumu sniedzējiem. Diemžēl terikarijā Es to nodošu. Tas ir tikai konvertācijas jautājums. Lūdzu, pastāstiet man, kā investori ienāks un caur kuru saiti. Valentīna, ik viens var pievienoties, izmantojot partnera saiti. Projektā nav iespējams reģistrēties kā uzņēmumam. Jebkurai personai, kas plāno pievienoties, ir jāsaņem vai nu referāla kods, partnera kods vai partnera saite. Tāpēc jūs dodat savu saiti vai kodu savam investoram, un viņš reģistrējas izmantojot jūsu saiti. Kādam jābūt līdzekļu apjomam likviditātes fondā, lai tokens varētu tikt palaists? Andrejs, tas nekādā veidā neietekmē. Tātad tokens tiks palaists noteiktajā laikā, kas norādīts white paperā, vai arī tas tiks palaists agrāk. Tad, kad to izlems pati kopiena, pašlaik notiek DAO veidošana, un DAO ietvers cilvēkus, kuriem ir sava personīgā aktīvā pozīcija. Attiecībā uz projektu viņi sasniegs noteiktus rezultātus, vismaz līdera pakāpi karjerā. Un no šī brīža cilvēkam parādās DAO tokens, un viņš var piedalīties balsošanā un attiecīgi izmantot dažādus interesantus instrumentus un virzienus, kas paredzēti šī līguma ietvaros. Tātad jau tagad, pat kad vēl notiek pirmsstarts, kopiena principā jau vada procesu. Izstrādātājiem vairs nav nekādas ietekmes uz to, kas šeit notiek iekšpusē. Tā tas darbojās. Lūdzu, pastāstiet, kad notiek prezentācijas jaunajiem uzaicinātajiem cilvēkiem. Katru dienu tās notiek visur. Paskatieties, draugi, mūsu pagaidām vēl nav izveidots grafiks, kad mēs rīkojam prezentācijas, piemēram, šajā telpā pastāvīgi. Bet katru dienu Jurim notiek tikšanās ar partneriem dažādās komandās, man notiek tikšanās, arī citiem līderiem notiek tikšanās. Tas nozīmē, ka šobrīd katru dienu notiek desmitiem prezentācijas par šo projektu, tāpēc vienkārši atrodiet savā komandā, pajautājiet, kur tās notiek. Jūsu komanda rīko prezentācijas, un tur var pievienoties.
Es domāju, ka tuvākajā laikā mums būs arī automātiskie webināri, kas notiks katru dienu, jo mēs sākām rīkot vakaros, bet tad bija ļoti maz cilvēku. Un, godīgi sakot, es vēlētos, lai jūs, varbūt manā kanālā, komentāros vai šeit uzrakstītu, kāds laiks cilvēkiem ir ērts prezentācijām. Kādām prezentācijām? Mēs sāksim rīkot 2 reizes nedēļā, jo ir atnākuši ļoti daudz cilvēku, un šobrīd cilvēkiem ir liela nesaprapa. Mūsu galvenais uzdevums ir panākt sapratni, izskaidrot produktus, dokumentāciju, un tad jau sākt prezentācijas jau viss ar jums saskaņojot. Nu jā, šī prezentācija tagad, ziniet, lielākoties notiek priekš līderu komandām, jo produkti, kurus cilvēki varētu patērēt, vēl nav pieejami platformā. Plaukti vēl ir tukši, lai gan platforma jau ir palaista. Tāpēc pagaidām tādas oficiālas, lielas, publiskas prezentācijas katru dienu vai pat 3 reizes nedēļā mēs vēl nerīkojam. Es domāju, ja mēs sāksim rīkot prezentācijas, un, protams, atnāks ļoti daudz cilvēku, tad cilvēki jautās, kur tad ir produkti, jo mēs taču palaidām visu nedaudz agrāk visiem līderiem. Un tagad mūsu uzdevums ir iemācīt jums vadīt prezentācijas. Un tiklīdz produkts tiks palaists, tuvākajā laikā mēs sāksim prezentācijas, lai jūs varētu uzdot jautājumus cilvēkiem. Jo, Oleg, man bieži uzdod šādu jautājumu. Ja es vispār neizmantošu finanšu produktus, kādu ienākumu es vispār saņemšu? Cilvēki pat šo aspektu īsti nesaprot. Mēs vakar vienā no tikšanās reizēm šo jautājumu apspriedām. Radās vēlme izveidot slaidu. Lūk, draugi, paskatieties! Kad cilvēks iegādājas sev NFT, kas īsti ir NFT? Tur ir līdzekļi, vai tas ir miners, vai kā to pareizi nosaukt. Tas ir, teiksim, ierīce, vai kā to saukt. Izvēlies pats. Labi, es zinu, kā to nosaukšu. Programma, kas jums pastāvīgi nes naudu. Tādā veidā tas darbojas pat tad, ja cilvēks neveic nekādas aktivitātes, neizmanto finanšu produktus. Viņš vienkārši iegādājās sev jebkuru NFT, sākot no $500 līdz $550 un vairāk, un viņam parādījās programma, kas ģenerē viņam pastāvīgas ienākumus 4 reizes gadā. Vismaz cilvēks var saņemt sev tokenu, pat ziniet, nesauksim to par tokenu. Viņš saņems sev aktīvu, kas pieaug vērtībā, augošs aktīvs. Un šis aktīvs var īsā laikā pieaugt daudzkārtīgi saskaņā ar tiem testiem, ko mēs veicām ar neironu tīklu palīdzību. Rezultātā cilvēks vienreiz iegādājās sev programmu NFT veidā. Tagad šī programma ir 10 gadu veca. Tas, kurš dzīvē ir viņam priekšā, nes viņam pēļgu. Pat ja viņš šajā projektā neizmanto citus virzienus. Lūk, kā tas darbojas. Forši, tas nozīmē, ka mūža ienākumi no visiem finanšu produktiem tiek tokenizēti, un viņi saņem tos pastāvīgi. Jā, finanšu produkti un RVA un viss pārējais un mārketings ir vienkārši papildu ienākumu avoti, ko cilvēks šeit saņem papildus. Lieliski! Tātad, kāda pozīcija ir nepieciešama, lai iestātos DAO programmā? Andrej, ir jābūt aktīvai pozīcijai. Tu vienkārši ieņem aktīvu pozīciju, tādu, kas ļaus tev pacelties pa karjeras kāpnēm līdz līdera statusam. Un sākot no šī līmeņa, jūs varat. Kāda pozīcija, lūk, es redzu, jā. Tātad, lai cilvēks ieņemtu šo pozīciju, viņam ir jāizdara dažas vienkāršas lietas. Jāiemāca 2 saviem personīgiem cilvēkiem mūsu produkti vai mūsu bizness. Pēc tam šīs darbības ir jāatkārto, jāiemāc tālāk. Arī šiem 2 cilvēkiem ir jābūt pa 2 saviem personīgajiem cilvēkiem. Tādā veidā, kad jūs veicat dublēšanu, jums ir jāizveido sava personīgā komanda. Nevis tā, ka kāds pārplūda vai tika izveidots apjoms. Tātad tieši jūsu personīgais darbs parāda jūsu svaru uzņēmumā. Jūsu svars uzņēmumā atspoguļojas karjerās. Jūs skatāties karjerā, kurā posmā jūs atrodaties. Vai esat noslēdzis 1., 2., 3. karjeras kāpņu pakāpienu? Tas parādīs jūsu svaru sistēmā. Un sistēma jums piešķirs noteikti daudzumu, jo jums ir komanda. Jūs esat aktīvs cilvēks, jūs veidojat komandu un, protams, par to saņemat noteiktus daudz tokenus, lai risinātu dažādas jautājumus. Tātad tā ir darbs ar cilvēkiem. Ja ir produkts tokens, kas atrodas blokķēdē, es to varu iegūt caur līgumu uz augsto, vai es to varu iegūt augstā matā? Ja nē, kāpēc gan nē? Es nezinu jūsu vārdu, diemžēl tas nav parakstīts. iPhones ir rakstīts tikai tavs vārds. Paskaties! Jums noteikti vajadzētu noskatīties pirmos mūsu izveidotos video, kuros paskaidrots, kā darbojas šī aktīva ekonomika. Šis ir deflācijas aktīvs, un deflācijas aktīvs. Attiecīgi, tam nav iespējas veikt pārskaitījumus starp kontiem.
un tas darbojas šādi. Jūs uzsākat farminga procesu, un tokens jums tiek ģenerēts ar viedlīgumu. Tas nonāk jūsu bilancē, jūsu paša līguma ietvaros, un pats līgums to no jums izpērk. Tā darbojas šis modelis. Vienkārši noteikti noskatieties videoklipus, un jūs sapratīsiet atbildi uz savu jautājumu. Vai NFT ir ierobežots daudzumā, vai arī tas ir bezgalīgs, kamēr ir pieprasījums? NFT ir ierobežots daudzumā, nekāds konkrēts cipars mēs nesauksim. Draugi, kādā noteiktā brīdī platforma var tikt slēgta jauniem ienākošajiem lietotājiem. Un tā turpinās darboties ar to dalībnieku skaitu, kas būs uz to brīdi. Atrasties uz platformas. Tātad šeit nav nepieciešams pastāvīgs jaunu dalībnieku pieplūdums. Visvarīgākais, kas jāsaprot, ir šis. Vai NFT cenas laika gaitā mainīsies, un vai platformā parādīsies arī citi NFT? Divi jautājumi vienā. Pirmkārt, NFT cena mainīsies, kad tiks atklāta projekta otrā fāze. Mēs tagad esam pirmajā fāzē, un mēs iegūstam NFT par vislabāko cenu. Tiem, kas plāno to iegūt par izdevīgām cenām, tas jādara pirmajā posmā. Tālāk NFT cena tiks palielināta vismaz par 10%. Vai platformā parādīsies arī citi NFT? Atbilde ir nē. Tās viss ir iestrādāts pašreizējā viedajā līgumā un nav maināms. Tālāk mums ir tie NFT, kurus jūs šobrīd redzat marketplace'ā. Papildus tam ir vēl 2 kolekcionējumi NFT veidi – VIP un Ambassador. Katrs no tiem ir tikai 100 eksemplāros, un tie nonāks pie tiem cilvēkiem, kur ir visaktīvākie platformā. Kāda ir minimālā sākotnējā iemaksa? Ludmila, šeit nav tāda jēdziena kā iemaksas. Neviens neko neiemaksā, šis nav investīcija projekts. Cilvēks iegādājas sev produktu, kas šajā gadījumā ir NFT. Jūs iegādājaties sev NFT, tā ir sava veida programma, kas visu jūsu turpmāko dzīvi pastāvīgi radīs jums dažādas ienākuma avotus. Tātad tas ir tāds kā digitāls atslēgas veids, ko jūs iegādājaties. Kāpēc mēs to saucam par produktu? Jums paskaidros juridiskie dokumenti. Bez grūtībām. Jūs visu to varat izpētīt paši, jo šim produktam pat ir reģistrēta preču zīme. Kā darbojas NFT par 275? Kā notiek pežņas gūšana? Natālija, jebkurš NFT darbojas vairākos variantos. Pirmais, kad cilvēks iegādājas sev NFT, viņam automātiski parādās vieta mārketinga kokā. Tas nozīmē, ka cilvēks kļūs par partneru programmas dalībnieku. Ar ieteikumiem viņš jau var iegūt sev ienākumu avotu. Tas ir viens no variantiem. Otrais variants ir izmantot finanšu produktus, kas ar laiku parādīsies platformā. Aptuveni katru ceturksni parādīsies jauns produkts. Es to minēju tikai kā piemēru. Iespējams, tas būs katru mēnesi, iespējams, reizi pusgadā. Es nezinu šo termiņu, jo esmu tieši tāds pats partneris kā jūs. Un, attiecīgi, ar katru no šiem finanšu produktiem cilvēks, kuram ir NFT par 275 vai pat par $28, saņems sev tīru pasīvo ienākumu avotu. Turklāt ar laiku NFT par 275 var pieaugt līdz 550 līmenim, jo viss tas notiek izmantojot upgrade no šeit pašā projektā iegūtajiem ienākumiem. Pēc tam, kad jūs no 275 esat pārgājuši uz 550, jums parādās vēl viena iespēja un ienākuma avots. Tas ir DA token iegūšana, kura vērtība nepārtraukti aug un atkal nes jums peļņu. Tātad šeit ir milzīgs daudzums virzienu, kas pakāpeniski veidojas platformā un nodrošina ienākumu avotus, jebkuram NFT īpašniekam neatkarīgi no tā vērtības. Karte neprasīs dzīvesvietas adresi, kā piemēram Perfect Money, Trust Plus un jebkura cita bankas karte. Ja jūs domājat kriptokarti, vienmēr prasīs no jums minimālu verifikāciju. Neviena bankas struktūra nesadarbosies ar pilnīgi anonīmu personu, tāpēc verifikācija būs, bet tā būs minimāla. Tātad šeit no jums neprasīs kā Binance veikt salto ap savu asi, lai nofilmētu jūsu seju un tā tālāk. Sakiet lūdzu, vai visi video, vēra un pilnais komplekts jau ir pieejami itāļu un rumāļu valodā? Svetlana, diemžēl es nevaru atbildēt uz šo jautājumu, man nav šādas informācijas. Tātad, ja runa ir par valodu skaitu vai pieejamību, šo jautājumu vienkāršāk ir uzdot tieši tehniskajam atbalstam.
Lūdzu, uzrakstiet savā personīgajā kabinetā. Pašā kreisajā apakšējā stūrī ir sadaļa tehniskais atbalsts. Tur varat uzdot jautājumus un saņemt atbildi par valodu pieejamību. Kad tiek plānots kartes izdošanas laiks, vai būs nepieciešamība iziet pārbaudi? Jā, KIC noteikti būs obligāts. Šī ietekme būs pavisam niecīga un minimāla, un tā būs tiešā veidā atkarīga no tā, cik veiksmīgi un efektīvi visi šie procesi turpmāk darbosies praksē, kad tas tiek plānots. Pāris mēneši, es domāju, mums vēl noteikti būs ar jums, līdz brīdim, kad parādīsies kartes. Kad jaunajiem klientiem tiks slēgta piekļuve NFT iegādei, vai tie, kas jau nopirka pirmajā fāzē, varēs uzlabot savu NFT līdz augstākam līmenim, protams, varēs, Valentīna, neviens to neierobežā. Tātad skatieties visi, kas tagad, kad ir pirmā fāze, visiem pirmās fāzes dalībniekiem ir iespēja iegādāties jebkuru NFT lētāk, nekā tas būs pēc tam, kad sāksies otrā fāze. Tātad viss pārējais uz nākamajiem NFT līmeņiem. Arī tagad tie ir ar 10% atlaidi. Tātad jūs to visu varat izmantot jau tagad. Pēc tam būs nedaudz dārgāk, bet nekas traks. Un arī jūsu atlīdzība palielināsies atbilstoši NFT cenas pieaugumam. Atkarībā no NFT īpašumtiesību veida, kāda ir maksimālā ieguldījuma summa finanšu produktos? Nikolai, katram finanšu produktam būs sava miedarbības versija ar jūsu NFT. Finanšu produktiem nebūs nekāda ierobežojuma, kas nozīmē, ka finanšu produktos varēsiet ieguldīt jebkādu vēlamo summu. Savukārt dažos būs ierobežojumi, piemēram, tie attieksies uz kādu summu X3 vai X5 no jūsu NFT vērtības. Ja cilvēkam valstī visas banku kartes tika nobloķētas parādi dēļ, vai arī šo karti nenobloķēs, ja viņš to noformēs uz sevi, draugi, paskatieties! Noteikti, pirms veicat jebkādu karšu noformēšanu, sazinieties ar atbalsta dienestu un precizējiet, kā tieši notiek sadarbība ar jūsu valsts sistēmu. Ja, piemēram, cilvēkam ir parādi kādās ārvalstu organizācijās, tad jā, pastāv iespēja nonākt noteiktā melnajā sarakstā, un karte jums pat netiks izsniegta, tāpēc noteikti visu to noskaidrojiet. To vienmēr var uzzināt pie atbalsta dienesta. Ja tā nav anonīma, tad kāda ir tās priekšrocība bezdarbniekiem, kas saņem pabalstus? Draugi, paskatieties, izmetiet šo domu no galvas. Ideja par anonīmās bankas kartēm. Tā nenotiek. Tas ir no pasakām un krāpniecības stāstiem. Ja jums saka, ka jūsu karte ir anonīma un neviens neuzzinās neko par jūsu finanšu darījumiem, ja jums to saka, jūs aplāna. Tā nenotiek. Jebkura banku sistēma, kas nodrošina bankas kartes izsniegšanu vai skaidrs naudas izņemšanu no bankomātiem, noteikti ievāc jūsu datus. Pat tad, kad jūs pieiet pie bankomāta, jūs vienmēr novēro kameras. Un jebkurā gadījumā visi zina par visām jūsu finanšu operācijām. Jūsu uzdevums nav slēpties no valsts. Jūsu uzdevums ir būt godīgam un nevainīgam tajā valstī, kurā jūs dzīvojat. Vēlos vēl piebilst, man iepatikās vārdi anonīmi un uz pabalstiem. Saprotiet, anonīmi pabalsti ir cilvēka stāvoklis. Jūs pats sev uzdodat jautājumu, ka valsts vienmēr man uzturēs un es būšu uz pabalstiem. Jūs šobrīd varat būt anonīms uz pabalstiem un veidot savu biznesu. Un ar laiku kļūt par uzņēmēju, nevis anonīmu uz pabalstiem. Jo, kad es slimoju ar nopietnu slimību, 4. stadijas vēzi, man gribēja piešķirt invaliditāti. Es pat nepieņēmu šo invaliditāti, jo es nevēlos būt invalīds pirmkārt savā galvā. Un nekādas valsts pabalstu dāvanas arī par invalīdu negribēju būt. Un es ieņēmu pavisam citu nostāju. Un mūsu uzdevums ar jums ir liels bizness. Ja jūs saņemat kādus pabalstus, tas ir labi. Neviens neaizliedz tos saņemt. Mums ir iespēja sasniegt labus ienākumus, noformēt sev pat uzņēmumu, ar ko jūs varat pelnīt lielu naudu. Un šeit lielā nauda nav par anonīmu pabalstu saņemšanu, bet gan par to, lai kļūtu par cilvēku, kurš pats jau sniedz pabalstus valstī ar nodokļiem un tā tālāk un palīdz citiem cilvēkiem. Tad šeit tā ir pavisam cita cilvēka nostāja. Un mūsu nostāja ar jums ir nevis sazimt, bet dot. Dot ar biznesa instrumentu palīdzību, kas mums arī tiek dota. Veidot lielas organizācijas, gūt ļoti labus ienākumus un palīdzēt tieši tai pašai valstī, jo valsts arī nodrošina un daudz palīdz. Tādiem cilvēkiem, kuri nonākuši sarežģītā situācijā, tas sniedz pabalstus, tā tad ir jāmaina sava nostāja. Pirmkārt, es domāju, ja ir jāapstiprina adrese vai dzīvesvietas vieta, tad nav jēgas reklamēt, kā tad ar augstiem makiem, draugi.
Jūs tagad runājat par pilnīgi dažādām lietām. Ja jūs izmantojat augsto maku, neviens no jums nekādu informāciju nevāc ne par dzīvesvietu, ne par kādiem citiem datiem. Jums ir sava augstā maka adrese, jūs pieslēdzaties viedajam līgumam un mierīgi savā augstajā makā ģenerējat peļņu. Visa saruna šobrīd bija par banku kartēm un kriptokartēm, tāpēc nejauciet visu vienā katlā. Tie ir pilnīgi divi dažādi jauni produkti, un ir vienkārši jānošķir mušas no kotletēm. Kurš var nopelnīt, un pārplūdes, kam tās ir paredzētas, tad ne jau no pārplūdēm pelna visi tie, pie kuriem šīs pārplūdes nonāk. Katru reizi, kad no cilvēka nāk pārplūde no augstāk stāvoša mentora vai vēl no kāda augstāka mentora, vai arī šis cilvēks pats rada pārplūdes savai zemāk esošajai organizācijai, tad visi cilvēki, visi partneri, kas atrodas kokā zem jums. Brīdī, kad viņi iegādājas NFC, jums tiek ieskaitīti bonusi no viņu pirkumiem. Lūk, tā darbojas pārplūdes. Tad bitkoins ir labāks. Protams, labāks. Draugi, bitkoins vienmēr ir labākais no visa, kas ir uz planētas. No visām esošajām naudām. Bitkoins pagaidām ir labākā nauda, citi vēl nav izdomājuši. Tagad mēs runājam par USDT, un mēs runājam arī par kriptokartēm. Un attiecīgi, ja cilvēks plāno iegādāties sev šādu produktu, izmanto to, veikt pirkums savā valstī, vai arī kaut kur ārzemēs, tad, lai iegūtu šo bankas karti, ar iespēju papildināt to ar kriptovalūtu, būs nepieciešams iziet vienkāršu verifikāciju. Viss tā tas darbojās. Ja karte ir virtuāla, tad arī tiek vākti dati. Irina, jebkura bankas karte, vai tā būtu virtuāla vai plastmasas, paredz nepieciešamību iziet vienkāršu verifikāciju. Viegla verifikācija ir tad, kad, piemēram, jūs uztaisat pašbildi. Es domāju, ka jebkurš cilvēks ar to tiks galā. Lai apstiprinātu, ka šī karte pieder cilvēkam, nevis viņa mājas kaķim. Vai šodien mēģinājāt izmantot bridge sistēmu? Parādījās kļūda, uzrakstīja Marai. Sistēmā viņa man pāradresēja uz tehnisko atbalsta. Vai tu gadījumā zini, kur doties? Es atradu viņu lapu Telegram, bet tur nav kur rakstīt vai pievienot ekrāna uzņēmumu. Puiši, paskatieties, kā tas darbojās. Jūs ievadāt savu personīgo kontu apakšējā kreisajā stūrī. Tur tā teikts, tajā ir tehniskā atbalsta kontakta informācija. Ir Telegram kontakts. Nokopējiet adresi un dodieties uz savu Telegram. Meklēšanas joslā ielīmējiet šo adresi, un jums atvērsies čats ar tehnisko atbalstu. Uzrakstiet: Labdien, man ir jautājums par darbu. Bridge, sāku veikt šādu apmaiņu un saņēmu šādu kļūdu. Pievienojiet savu ekrānu uzņēmumu, nosūtiet to Telegram tehniskajam atbalstam un gaidiet atbildi. Viss, tāds arī darbojās. Un viņš teica, ka RedoPay karti Eiropā neviens neredz. Tā ir taisnība. Man nav ne jausmas, kas tā par RDP kartu un kāpēc to neviens Eiropā neredz. Proti, es nezinu, kādu jautājumu jūs uzdevāt, tāpēc tam nav nekādas saistības ar to, par ko mēs šobrīd runājam. Tātad, kad beidzās pirmā fāze? Zlata. Pirmais posms beidzas, kad parādās DAO dalībnieki un viņi nobalso par pārēju uz projektu otro posmu. Tas arī viss, tas beigsies un sāksies jauns posms. Kāpēc Bridge nevar nopirkt BEP20? Oļek BB20 var nopirkt veikalā Bridge, var jums to droši apgalvot, jo esmu to personīgi daudzas reizes iegādājies saviem partneriem. Vakar iedevu mammai saitu uz Bridge, iegāju viņas telefonā, pārgāju uz vietni, gribēju reģistrēties, bet neatradu, kur man būtu jāreģistrējas un attiecīgi, kur ievadīt ielūguma kodu. Viktorija, jūs šobrīd runājat mazliet par dažādām lietām. Bridge nav partneru saita projektā. Bridge ir rīks, kas pieejams jebkuram cilvēkam bez jebkādas papildu reģistrācijas. Cilvēks pāriet uz Bridge lapu, krieviski to sauc par tiltu, pāriet uz tilta lapu, pieslēdzas ar savu maku, piemēram, MetaMask vai kādu citu, un mierīgi apmaina vienu valūtu pret citu. Bitcoin pret USDT, USDT pret Theon, Theon pret Tron un tā tālāk. Tā tad jau ir pieejami daudz apmaiņas virzieni, un to skaits tikai pieaugs.
Es pamanīju, ka tagad, kad cilvēki arī reģistrējas, pēc manas uzaicinātājas saites vairs nav jāapstiprina savus sponsors, kā tas bija pirms startā. Viktorija, ja cilvēks pareizi ir pārgājis pa partnera saiti, tad sponsors viņam jau būs apstiprināts. Sponsoru verifikācija vienmēr paliks, neatkarīgi no tā, kurā fāzē mēs atrodamies. Tātad katru reizi, kad jūs veicat pirmo pirkumu, precīzāk nevis jūs, bet jebkurš cilvēks veic sava pirmā NFT pirkumu, sistēma viņam pajautās, vai viņš ir pievienojies pēc šīs sponsora saites un vai sponsors ir norādīts pareizi.